Sveiki! Šodien mēs cepsim un varīsim maršmalus. Te man ir maršmalus kopā ar zemeņu garšu. Mēs viņu ieliksim katlā un pieliksim varbūt tur arī ūdeni un tad mēs viņu varīsim. Tā, un tagad ūdens ir uzvārījies un mēs metīsim iekšā maršmalus. Ķiks. Tā. Un tagad var redzēt, ka viņi baigi burbuļo. Un kaut kāds balts vielas šķīst ārā. Un stikliņš aizsvīd. Un tā. Un tā. Nu, un te viņi tādi drusku pastikusuši vēl. Viņi ir ļoti mīksti. Pievilksim. Zūm. Nu tā. Tagad es izslēdzu un viņš ir izšķīdis. Bet mēs tomēr ieliesim un apstīsimies un varbūt arī varēsim pagaršot nedaudz. Tā. Un tagad viņš ir ārā un tas ir viss, kas tā viņa ir palicis. Un jā, var redzēt, kad arī katlā tur bija tās nedaudz rozīgs ūdens. Un tagad pagaršosim. Baigi sauc, riktīgi sauc. Tāda pļurē. Nu jā, tas laikam arī būtu viss. Un tagad mēs izmēģināsim to pašu lietu ar maršmalojiem, tikai ar šo zefīru. Tas ir mūsu pašu Latvijas zefīrs. Un vispār vajadzīgās sastāvdaļas ir katls vai panna. Jāielien nedaudz ūdens, tad ir jāuzsilda. Un jāieliek vienkārši viņš iekšā, un tad jāgaida. Un tad jāpārlej kādā traukā. Jā. Ūdens ir uzvārījies, mēs metam zefīru iekšā. Un tā, un tagad gaidīsim. Un tagad viņš vārās, arī tāpat kā maršmalos puto. Un tad garšosim. Bet tā kā parasti, kad viņiem nekas nav tā kā pielikts klāt, vai viņš varīts, parasti viņi garšo tā ļoti līdzīgi, jo tas ir tā kā kaut kāds zefīrs tāds. Jā. Ok, es domāju, ka pietiks, jo es negribu tā kā, lai viņš izšķīst pavisam tā kā maršmalo. Un tad jau tagad testēsim. Tagad baudīsim mūsu eksperimentu. Ceru, ka nav karsts. Nu, šis zefīrs gan ir saldāks tā kā nekā maršmelo, bet tomēr arī garšo labi. Oņamma! Jā, bet nu, manuprāt, labāk garšo maršmelo. Tā nu viens no mūsu eksperimentiem garšīgajiem ir beidzies.